Viss sākās ar vēlmi nosūtīt īstu saldējumu. Jā, tieši tā tas arī bija, kad sāku domāt, kā svinēt Korolas dzimšanas dienu un kādus ielūgumus nosūtīt. Līgi negribējās, lai tas ir parasts papīra ielūgums. Man gribējās, lai cilvēks saņem un sajūt piedzīvojumu. Tad, kad sāku meklēt idejas Pinterestā, es pamanīju, ka lielie zīmoli izmanto brendotas saldējuma bodītes, un man momentā radās ideja, Korolas dzimšandienai tas ir 100% aktuāli, jo ir augusts, ir silts, saldējums, kas vēl labāks par šo. Vispirms man bija doma patiešām sūtīt īstu saldējumu, bet domai attīstoties, es nolēmu pievienot auskarus personalizētus, jo kā tad rodas lietas zīmols bez auskariem. Vēl vairāk domai attīstoties, es nolēmu pievienot vienu auskaru, vienoju klāt zīmīti, kur bija ierakstījusi: ja vēlies saņemt otru un nobaudīt īstu saldējumu, tad atbrauc ciemos uz Korolas dzimšanas dienu. Iedomājies, auskars saldējuma trauciņā kā ielūgums. Tad sākās pats svarīgākais. Atrast saldējuma trauciņus, kā izrādījās baltus ar baltiem vāciņiem, bija ļoti sarežģīti. Bet es neatlaidos un tos tomēr atradu. Pat vairāk, ka laiks bija pavisam maz, izmaksas kāpa ar katru kustību, ko darījām. Ļoti daudz darījām paši. Man ļoti daudz palīdzēja bērni, grieza ārā uzlīmes, līmēja, pakoja. Un man šķiet, ka tā bija fantastiska pieredze arī bērniem iesaistīties šajā visā pasākumā. Bet ielūgums nesastāvēja tikai no šī. Klāt, protams, arī bija izdrukāta kartiņa, un es vēlējos pievienot dzīvos ziedus. Bet tā kā ielūgums sūtīju ar pakomātu dzīvo ziedu nereāli, un tad es izdomāju to ievakumēt. Izklausās interesanti, vai ne? Bet pamēģināju, sanāca, nosūtīju un pārsteidzu ielūgumu saņēmējs. Kā tev patīk šī ideja? Ieraksti komentārā, vai arī tu gribētu saņemt šādu ielūgumu.